Nacionālie bruņotie spēki jau vairākus gadus piedalās lielajā talkā, sakopjot piemiņas vietas, kultūrvēsturiskos objektus un militārajās mācībās izmantotās teritorijas. Šogad lielās talkas ietveros teju 400 karavīru un zemesargu no Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes, NATO daudznacionālās brigādes Latvijā un Zemesardzes 2. vidzemes brigādes talkoja novados, kuros maijā notiks militārās mācības Kristāla bulta 2025. Tostarp vairākās vietās arī Madonas novadā, arī pie Gleznainā Kālezera Vestienas pagastā. Kālezers tomēr ir tik skaistas vietas ir, un katrs stūrīts, kas sakopš, priecē. Un liels prieks par zemesargiem, ka tik miltīga darba viņi. Tādi palīgi lieli, un tiešām no svara tik liela atbalsts. Bet ikdienā šeit šo pludmali izmanto daudzi? Daudzi brauc, bet tāpēc saku, kad vajag sakopt un lai visiem būtu prieks. Esam lielajā talkā, ko atbalsta NBS. Ap 400 karavīriem piedalās gan karavīri, zemesargi, gan sabiedrotie. Jā, palīdzam. Tad šeit konkrēti Vestienas pagastā? Jā, Vestienas pagastā pie Kālezera palīdzam. Tāpat arī bijām Vestienas muižā. Vajadzēja klavierus nonest no 2. stāva uz leju. Vietējiem spēka nav tik daudz. Jā, tāpēc mums vajadzēja, tāpēc mēs te esam. Un konkrēti šeit pie ezera? Šeit pie ezera, kā redzam, ir nogriezti koki, vācam nogrieztos kokus, zarus, skaldam malku, sakopjam apkārtni. Bet šis nav pirmais gads un šī nav pirmā reize? Nē, katru gadu NBS šo dara, šobrīd atbalstam Vidzemes reģionu. Kā tas sasaucās ar tādu karavīru misiju, ja tā var teikt? Jo, manuprāt, tā primārais ir šis drošības jautājums un tomēr? Tieši tā drošības jautājums, jā, bet arī tas, ka jāpalīdz sabiedrībai. Tāpēc mēs palīdzam, aizsargājam. Savukārt otra talkošanas vieta Madonas pusē Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs Meņģeļi, kur līdz ar karavīriem talkoja arī Valsts meža dienesta un ērgļu apvienības pārvaldes darbinieki, kā arī skolēni. Man patīk talka, tāpēc, ka ir ļoti interesanti būt ar klasi kopā un pavadīt laiku, kamēr mums ir tā iespēja. No sākuma mēs nesājām tādus palielus kokus, bet tikko mēs grābām lapas. Šeit ir pirmkārt jautri, bet arī grūti tos smagos zarus, bet ir ar klases biedriem jāds pavadīt laiku. Un pie tām vēl kopā ar bruņotajiem spēkiem. Tas vispār tāds notikums, vai ne? Jā. Tad kas ir tie darbi, ko jūs darat šodien? Par tām sajūtām, kā ir šī darbošanās kopā ar tiem sakopjot tādu īpašu vietu? Šodien mēs darbojamies kopā ar sabiedrotājiem, novācam gan vecās skatuves un sakopjam apkārtējo vidi. Un liels prieks atrasties un palīdzēt cilvēkiem. Tiek sakopta ceļa nogāzes stāvā un arī iztīrīti grāvji pie stāvlaukuma. Ikdienā, protams, darbi tiek padarīti un sadarīti, bet talkas ietveros tiek veikti lielāki tādi darbi. Piemēram, šogad Dziesmu kalns ir savu jau nokalpojis, un mēs paši darbinieki to nespējam paveikt, un tas ir arī diezgan smags darbs. Vienmēr skolēni grib iesaistīties. Es domāju, ka tas ir ļoti liels pluss, un tas priecē un saliedē gan bērnus, gan pieaugušos sadarboties un dzīvot sakoptā vidē. Jāpiebilst, ka trešā karavīru talkošanas vieta Madonas pusē bija Aronas pagasts. Tur kopā ar vietējiem iedzīvotājiem un pārvaldes komandu tika izveidota laipa pār upīti pie Lauteres kultūras nama, no 2 kapsētām utilizēšanai izvestas smagas betona apmales un veikti darbi pie Kūsas pirmskolas izglītības iestādes lapiekārtošanas. Sandra Zareņa, Andris Milnis, RTV.